Ja es tev lūgtu pasapņot, kādu tu gribētu redzēt Krastmalu, starp Vecrīgu un Daugavu pēc gadiem 20, 30? Es gribētu redzēt viņu vairāk kā bulvāri, jo mums ir tas bulvāra loks, kas patiesībā ir nepabeigts projekts kopš Felsko laikiem. Viņam vajadzēja iet apkārt visai Vecrīgai. Bet tur bija tirgus. Tur uzdrošinātos mašīnas palaist pa tuneli? Patiesībā tev pat nevajag iet pa tuneli. Tev to var izdarīt daudz mierīgākiem un daudz, vienkāršākiem līdzekļiem. Viens ir jānodrošina apbraukšana centram. Mums ir gan tā austrumu maģistrāla, gan centra loks ir jānoslēdz, lai būtu iespēja satiksmē apbraukt mūs tos, tā teikt, citur, jo patiesībā cilvēki, ja neviens negrib caur turieni braukt, vienkārši šobrīd nav citas iespējas. Tas mums jāsaprot to. Un ja mēs varam mierināt to satiksmi, sašaurināt to brauktu, dabūt tās stāvvietas projām, mēs varam tiešām panākt tādu relatīvi mierīgu bulvāru raksturu, ka mums ir iespēja gājējiem šķērsot to ielu. Bet sakot, tu domā, ka tev izdosies disciplinēt tos jauniešus, kas ar dārgajām mašīnām vakarā brauc ar tiem sprākstošajiem izpūtējiem, ja, ka viņi mierīgi brauks pa to Krastmalu? Ja? Tas ir policijas jautājums. Es esmu arhitekts.